par to, ka jūs toreiz uzvilkāt karogu augšā, bet toreiz bija padomu laiku, tur bija skaidrs, ka ir okupācija. Lienīte, Dieva dēļ, es esmu rakstījis un cilvēkiem, ar kuriem satiekos, aizrādu un viņiem, bet ļauna aizrādījuši arī jums. Padomju laiki bija Pētera Stučkas laiks. Tas bija īsts periods 1919. gadā, kad Pēters Stučka, viņš nodibināja Latvijā, tātad Latvijā, pašā Latvijā nodibināja savu varu, kura bija padomju vara. Tas bija padomju laiks. Bet sākot ar 45. gadu, jau 40. gads ieskaitot, sākot ar to laiku, pēc otrās atkārtotās Krievu okupācijas, tas ir Krievu okupācijas laiks. Ja kādam tas liekas pārāk šovinistiski, tad lai saka, ka Krievijas okupācijas laiks. Bet tāpat kā cilvēki lieto, taču, mēs ar rasma, ja? Ar rasmi taču atcerēsimies, ka savā laikā runāju pavisam vienkārši vācu laiks, vai ne? Jā. Bija vācu laiks, tas bija vācu laiks, Hitlera laiks, neviens taču viņu nesauc par nacionālu socialistu laiku, vai ne? Tas bija vācu okupācijas laiks, pēc tā nāca Krievu okupācijas laiks, un tagadējais laiks, kas mums aiz muguras, paldies Dievam, tas ir Krievu okupācijas laiks. Cīnīties ar veidzernāvām ir nepateicīga darbība, nepateicīga lieta cīnīties ar veidzernāvām. Es zinu, man brālis arī, padomu laikā brālis jau, lūk, padomu laikā, es saku, ko jūs mīlīši, padomu laikā, bet, viņi nav vēsturnieki, notikāt viņiem tas jautājums tik daudz neinteresē, visi saka padomu laikā, un tad, bet tas ir iegājies pēc 91. gada, pēc neatkarības atgūšanas. Tad kaut kāda nomenklatūras, atceros, kaut kāda ideoloģiskā daļa šo vārdu padomju laiks ievazāja tautā, un tas tautā kaut kā izplatījās, otrkārtējā laikā baidījās jau aizkārt Krievus. Pasarga Dievs, tur Krievu okupācijas laiks, toreiz jau tikai DDD avīze vien pieminēja okupāciju, sauc okupāciju par okupāciju. Pārējās avīzes taču visas. Tur bija pirms neatkarības laiks un pēckara laiks, kā viņi tur grozījās, kā... Ko mēs runājam, var sakot, ka tajā dziļajā Krievu laikā, likās, daudz vienkārši bija nobijušies, 60. gadi, tie bija. 63. gads, 63. Jā. Bet tagad mēs tā runājam, tad tagad taču tik ļoti noplacis tas gars, ieborāts caur mēdījiem, ka mums taču viss ir labi, mums ir neatkarīga Latvija, viss kārtībā. Tas, ka te ir kolonisti, Krievu kolonisti, tas vispār tā nav, tie ir mūsu līdztautieši, ja? Kaut kā tāda atšālēšanās galīgi notikusies tagad. Lienīt, tā ir vilšanās, tā ir padaļai vilšanās tam, kad mūs tie neatkarīgās Latvijas nostiprināšanās un iecementēšanas virzieni ir kaut kā pārcēlušies uz ekonomiku. Tagad ir galvenais ekonomika, tur Rail Baltica un visādi biznesa projekti un lielie uzņēmumi un mazie uzņēmumi, kā tikai nauda. Un toreiz jau 90. gadu sākumā, būtībā jau 89. gadā, kad bija tas Baltijas ceļš, vai ne? 89. gadā, toreiz augustā. Būtībā jau tajā laikā cilvēki par naudu nedomāja. Patīsim filmu atpakaļ, parunāsim varbūt ar tiem cilvēkiem, kas tajā laikā bija, mūsu ar rasmiņu gados. Tad, kad mēs gājām uz to Baltijas ceļu, taču neviens nejautāja, cik par to maksās un kā apmaksās to patērēto laiku. Daudz brauc ar savām mašīnām, brauc ar autobusiem, daudz piemaksāja klāt, lai tikai tiktu kādā vietā. Tajā laikā nē.
Nu, un tad gaidīja pēc tam, ka būs, nu lūk, tagad būs Latvijas valsts. Tagad Krievi laidīsies viss, vai ne, tur, kā mūsu avīzīte raksta, čemodan vokzāla Rasija. Viņi prom nelaidās, ar Jeļcina līgums tika noslēgts, ka virsnieku ģimenes paliek šeit. Var pārmest, var visādi to traktēt, visādi var interpretēt, bet tajā laikā es nepagūvu pajautāt, kādā nozarē pedagoģijā strādā Rasmiņa, bet es esmu vēsturnieks. Vēsture tik līkša loču, ja to tā papēt dziļāk un parokāt dziļāk. Un Tartu universitāte, paldies Dievam, deva tādu izglītību, neskatoties Krievu okupācijas laikā uzspiest to, kā mūsu mācību spēki mums mācīja tā, ka viņiem nevarēja piesieties. Bet tajā pašā laikā tā, ka mēs, tie, kas bijām domājoši cilvēki, protams, bija tur arī tādi, partijas boss dēliņi un meitenītes, no tām maz ko prasīt. Bet domājoši cilvēki saprata ļoti labi, ko mūsu pasniedzēji mums māca. Un lūk, tas kalums ir palicis līdz šai dienai, un tiem, kas ir, gandrīz vai jālielās, vairāk mani skolnieki, kuriem es vēsturi mācīju, tagad ir Igaunijas parlamentā, tajā Rīga kaut ko, ir valdībā. Man par to prieks. Tepat dārzā, tepat netālu no jums, tepat tālāk. Viņi nāca pie manis, tie, kas gribēja stāties iekšā vēsturi mācīties, politoloģiju, viņi nāca pie manis, un tad gatavojāmies eksāmeniem, un tālāk viss gāja labi. Bet, kas attiecas uz to dekolonizāciju, tur ir tā, ka, acīm redzot, 90. gadu sākumā varēja būt, es domāju, ka droši, ka tā varēja būt, ka vienkārši nebija citas iespējas, lai parakstītu to Latvijas neatkarības atzīšanas līgumu ar Jeļcinu. Lienīt, kaut kas bija jāupurē. Dziedriņi, es skatos uz jūsu sidrabainiem matiem, domāju, ka jums arī droši vien dzīvē, laikam ir bijuši tādi pagriezieni, ka kaut kas ir bijis jāupurē, kaut kur kaut kas bija jāupurē. Man dzīvē ir bijis tā, ka jāupurē, un lielai daļai cilvēkiem ir tādas situācijas bijušas, ka kaut kas ir jāupurē. Esmu daudz domājis par abreni sadošanu. Vai toreiz Freibergeri bija jādod un Latvijas Seimai vai bija jādod abreni, vai nebija jādod. Un arī nonāca pie secinājuma, ka tajā laikā tas bija tāds gājiens, kas varbūt, neesmu pārliecināts, bet izslēgt to nevar, ka varbūt atvairīja iespēju Krievam uzbrukt te Baltijas valstīm. Tā izskaitā Latvijai. Es tādu iespēju neizslēdzu, ka tā bija iespēja kaut kādā veidā to tīri eventuāli gandrīz vai neapstriedamo domu, ka Krieviem, kamēr mēs nebijām NATO dalību valsts, kas tas būtu viņiem bijis? Nevis Ukrainai, bet te kaut kādai mazai Baltijas valstiņai, varēja būt Igaunija, Latvija vai Lietuva. Polijai viņi nebūtu uzriekstējušies uzbrukt, bet mums varbūt būtu. Lūk, un tas
Noslēgtais līgums. Nu, ko lai dara? Veibergs kundze pārbrauc mājās ar ēzeļa ausīm, bet kaut kas tika vēsturī ierakstīts. Un es domāju, ka tāda ideja, ja vismaz tāda ideja, tāda doma tika apsvērta, ka nākotnē, kādreiz nākotnē, varbūt ne rīt, ne parīt, bet es kā teikšu tā, kā vēsturnieks, ka pēc gadiem 10 es tādu iespēju neizslēdzu. Ka Krievija tādā veidā, kāda viņa patreiz ir, viņas vienkārši vairs nebūs. Un tad tie, kam kaut kas tika atņemts, Somi, Igauņi, mēs Latvijā paņemsim savas teritorijas, savu zemītes atpakaļ un ne pele neiepīkstēsies. Lūk, tā es domāju. Un nevelti piebildu klāt, ka neizslēdz iespēju, neizslēdz varbūtību, tāpēc, ka pārliecināts par to nevar būt. Un toreiz tie puiši, kas stāvēja ar tajā skaitā arī mans draugs Gundars Kalve un Raivs Dzintars, un tur vēl bija citi. Imants Parādnieks. Vecot es tos puišus pazinu. Es taču biju tajā, kas bija sākumā, kā viņi saucās, Visu Latviju laikam bija. Bija Visu Latviju, lūk. Es taču arī biju tajā Visu Latviju, pēc tam pārgājusi uz to Tēvzem brīvību. Un tad, kad tā saira tur pēc Grīnblata un Ieriga, pēc Zīle palika no. Lūk, pēc tam iestājos Nacionālā apvienībā. Uzskatīju, ka caur to var darīt kaut ko vairāk. Un savā laikā, cik bija iespējams, tik arī darīju. Lūk, un esmu priecīgs par to, laimīgs teikt būt par daudz, bet priecīgs par to, ka mani raksti, vairāki raksti, ir tikuši publicēti gan DDD, gan Latvijas avīzē. Nekausimies savā starpā, kungs, Latvijas avīze dara savu darbu. Rīt avīze, lai kā viņi tur dara, bet viņi dara savu darbu. Un Latvija Amerikā to izdod, tā dara savu darbu. Un DDD neapšaubām dara savu darbu. Un to es ierunāju ne tikai tāpēc vien, kā vērsties pie tautiešiem, bet tā ir mana arī pārliecība, ka DDD bija neaizstājama vieta visus tos gandrīz 15 gadus. Cik tāda ir, kad DDD izdod? 22, man liekas. Tā viņa ir izdota. 20, es domāju, ka nav vēl. 2002. gada 2. māja. 22 gadi tātad, jā. 22 gadi jau. Vai, kā... 2. māja viņa ir. Vai, tad neko nevar darīt. Es jau teicu, ka turpat 15 gadus, vai ne? Labi, 20. Jā, tātad tik ilgi izdot gadu tiešām būtu žēl. Tiešām būtu žēl, ja tā avīze kaut kāda veida apsīktu vai kas tas ir cilvēkam tur tos dažus eiro mēnesī. Ne jau mēnesī, avīze taču iznāk tikai 2 reizes mēnesī. Tas nozīmē, ka 2 reizes mēnesī tos 2 vai 3 eiro es piedod kioska īpašniece nopērk to avīzi un man ir, un tad, lūk, es varu dot pa labi, pa kreisi varu dot. Es, piemēram, arī vienam cilvēkam pārsūtu to DDD, bet neskatoties to, viņš nevar sagaidīt, viņš pats nopērk avīzi. Dzīvo Cēsīs, viņš nopērk pats. Ļoti labi, nopērk viens, nopērk otrs.
kad te biju Rīgā pavasarī, nopirku stacijas laukumā, stacijā, nevis laukumā, bet stacijā nopirku DDD un skatījos, ka tur es nopirku vairākas numurus, bet pēc manis vēl palika kā 3 vai 4 numuri tajā. Nu, tas 3-4 numurus var arī kāds nopirkt, starp mums runājot. Nu jā. Nu, ja tas, ko jūs ierakstījāt, ja tas kaut ko dos, lai tā avīze neapsīktu, lai tā avīze, nu, būtu jau žēl, ja viņi sākt iznākt tikai reizi mēnesī, bet būtu žēl, bet 2 reizes mēnesī tas nav ne par daudz, ne par maz. Nu, cilvēki taupa tās kāpēciņas šodien, tā ir kā ir, visur taupa, vai ne, bet tik daudz kā avīze atbalstīt, mūsu avīze atbalstīt, tik daudz vajadzētu. Nu, redzēsim, ko tā Nacionālā apvienība, ko tā mana partija. Varbūt, ka pēc šīs uzrunas, varbūt, ka mani ierosinās izslēgt no partijas, kas to zina. Tas būtu kaut kāds apsvērts. Jā, nu cerams, ka tik traki nebūs varbūt. Bet es tā domāju par to lietu. Nu kā, jūs taču izdarījāt ļoti, ļoti drosmīgu lietu toreiz Krievu laikā, vai ne? Jā, nu... Samaksājāt, darbu cenu arī izsūtījums. Un ko tad izsūtīja? Izsūtīja jums pēc tam, kad sekoja. Lienita atkal, izsūtījums ir kaut kas cits. Jā, Edvards Berklava izsūtīja kaut kur uz Vologdas apgalu. Edvards Berklava izsūtīja. Jāna Raini izsūtīja uz Kastaņjolu, vai ne? Tie bija izsūtījumi, tad cilvēks sakrāmē savus mantiņas, paņem visu, ko vajag, viņš zina, kur ir jābrauc, pavēl tur ir uz turien, un tad sēžās vilcienā vai autobusu, brauc uz savu izsūtījumu vietu. Ar pēc Lēģera. Daudziem tai skatāja Jurim Ziemelim un Gunaram Astram bija paredzēts izsūtījums. Tas nozīmē, ka pēc Lēģera tevi izlaiž pa vārtiem, tu aizbrauc uz veikalu, nopēc kaut ko tev vajag, pārģēbies un tad skaties karti, uz kuriem jābrauc. Lūk, tas ir izsūtījums, Lienīt, tas ir izsūtījums. Ieslodzījums ir pavisam kaut kas cits. Ir vai nu cietumā, tas ir starp mūriem, jeb starp seškārtīgu dzelendurāžu žogu, sargsuņiem, sargtorņiem, augsts sēta apjost, kur no ārpus nevar redzēt iekšā, no ārpus ārpusē. Lūk, tas ir ieslodzījums, Linita, tas nav izsūtījums. Tas ir ieslodzījums. Tikai cietuma mūru vietā apkārt ir seškārtīgs dzelendurāžu žogs. Lūk, un tur tu nebrauc pats, tu nevari iet veikalā iepirkties, tu nevari pāriepties. Tevi tur aizved no Čekas uz centrālu cietumu, no centrālu cietumu arestantu vagonā, aiz restēm, un tur atkal tajā, kā Krievi sauc, Voronokā, tajā Melnajā Bertā, ar to līdz vārtiem, tev piebrauc mašīna pie vārtiem, bārds attais vaļā tajā brīdī, attais tās mašīnas durvis, un tevi ielaiž iekšā tajā pašā cietumā, kuru nesauc par cietumu, kuru sauc par Lēģeri. Labošanas darba nometni, lūk, un tur tad labo. Tā tad, Lienīta, nav izsūtījums. Un atkal, ej cīnīties ar veidzinām. Skatos, lasu tur Latvijas avīzē, tur ieskatos Latvijā, Amerikā, raksts cilvēku izsūtījumā. Kas tas par izsūtījumu? Lūk, Jānis Rainis bija izsūtījumā. Edvards Berklavs bija izsūtījumā. Kas attiecās uz to manu kā jūs sakat, drosmīgo rīcību, jeb drosmīgo soli, vai ne? Kādam tas bija jādara. Un es līdz šai dienai esmu pateicīgs debesīm par to, ka tā loze krita uz mani. Es biju toreiz stiprāks nekā tagad, veiklāks arī, un
Es jūtu, ka to es varu izdarīt, un vienkārši tas bija jādara, to nevarēja nedarīt. Tas pēc Berklava noņemšanas un to nacionālu komunistu vajāšanām taču tik stipri tika uzspiest tā krievu valoda, krievu mentalitāte. Krievi bija visās tajās, pat tur, kur agrāk kaut kādu latviešu strādāja, arī tur pārveidoja uzreiz momentā, tika pārvirt. Krievi kļuva uzreiz tik droši un tik pašpārliecināti. Vēl joprojām tādi viņi ir. Vēl joprojām. Es biju sanatorijā. Man liekas, ka to rakstu nopublicēja. Bija sanatorijā, tur ēdnīcā drukns vīrs pie tām ēdnīcas darbinieciem. Я требую, чтобы вы должны со мной говорить по-русски. Jārunā ar mani, es pieprasu. Tās nabatītas kopā saspiedušas arī tādas šmaugas meitenītes kā jūs, vien pie otru čupiņā saspiedušās. Taisnojas, ka Latvijā latvišskie jaziki ir un tā ar kādu tādu niknumu ar paspērt krēslu tur uz vidu un pagriezas un aizgāju un vēlāk tajās savu to tautiešu vidū. Tur bija tāda smēķētavas vieta, un es arī smēķēju tajā laikā. Aizgāju smēķēt, tas pats druknais vīrs sēž pa vidu. Я больше сюда никогда не приеду, tā paziņotiem. Es vairs turpmāk nekad nebraukšu. Es nenoturējos, iespraudu savu. Почему? Gribēju zināt, ko viņš teiks. А потому что здесь вдруг все забыли говорить по-русски. Te pēkšņi visi aizmirst krievisku runāt. Klusums. Un tad viens no tiem viņa tautiešiem, tie bija černobīlieši, visi tātad Latvijas pilsoņi. Bija Latvijas iedzīvotāji noteikti. Viens no тем, ничего, скоро все изменится. И они опять все вспомнят. Jā, viņi atkal atcerēsies to krievu valodu. Es iekot mēlē un klusēju, tāpat jau tajā ēdnīcā man bija. Jūtos ļoti nērti. Būtu bijis kaut pa 10 gadiem, pa 5 gadiem jaunāks. Es būtu cēlies un iestarpinājis sevi starp to dušīgo krievu un tām nobijušamies meitenītēm. Bet tad neko, sēdēju. Acis grīdā iedurts un viena, kreisā pusē viena vecāka kundze, it kā pie sevis, bet pietiekoši skaļi, kur ir mūsu plecīgie puiši. Ja viņi teica vīri, jā, kur ir mūsu plecīgie vīri, tā it kā pie sevis. Jā. Neko, kāds laiks vēl būs jāpaciešās, kādu laiku, jā, neko darīt. Redzēsim, ar ko tur tā Krievu ofensīva beigsies, tā Krievu Ukrainā. Tā, un kamēr mēs vēl neesam izklīduši, Lienītes no savas puses 50 eiro no manas ziedojums avīzītei. Avīzītei? Tu Jā. nodošu. Jā, nododi. Sveicien no Līgas un Aivar Gardas, jā. Gribēju jautāt vienu, Jā. vai Igaunijā arī ir līdzīga avīze? Rasmiņa Nav. Nav. Jā, man izdosies, ja iznāks tikties ar tiem tagad tās jaunās partijas, kas saucās nacionālisti, ar kādu no viņiem. Vairāks no viņiem es pazīstu, bet viņi ir gudrīgi, kur augstāk. Un es jau kā. Un kā Igauniem iet attiecībā uz to pašu prasību, ko mēs prasām
deokupācija, dekolonizācija, debolšivizācija. Kā iet, vai Igaunijā arī tas ir aktuāli, vai viņiem, jo mums Latvijā tas ir ļoti aktuāli, jo Rīga ir pilnīgi krieviska, Daugavpils pilnīgi krieviska, visas lielās pilsētas. Nu, reiz ir tāpat jau. Ja. Kā Igaunijā ir? Igaunijā tā nav. Nav. Jā, diemžēl Igaunijā tā nav. Tas varbūt ir izskaidrojums ar Igauņu, lai cik naivi tas izklausītos, bet ar Igauņu raksturu. Igauņi ir klusi, mierīgi, viņi tur sevi. Bet tajā pašā laikā te bija tāda nodibinājās tāda partija, saucās KOLS, tulkojumā kopā, KOLS, kas praktiski bija, krievu šovinistu un tādu krievu šovinistu. Pretēji mūsu nacionālisti, viņi bija krievu nacionālisti vai krievu šovinisti tieši. Avīze, kas, nevis avīze, bet partija. Varbūt visvieglāk un ērtāk mums būs atbildēt uz tautām ar to, ka tās partijas priekšsēdētājs, tās KOLS priekšsēdētājs, Aivo Petersons tagad sēž cietumā pie Igauniem. Igauni to dara savādāk. Mums ir savādāks temperaments. Igauniem ir savādāks. Viņi paklusē, nomierinās, ļauj tam Petersonam tur sevi parādīt. Un tad, kad viņš bija apciemojis Donbasu, kā viņš no turienes atgriezās, tā pie vilciena durvīm viņu sagaidīja. Un tad viņš sēž cietumā. Un pārējie ir ieraušies, droši vien jums nav noslēpums, ka no Igaunijas krievi bēg tie šitie, kas negrib laist savus bērnus Igauņu skolā, jo Igaunijā tagad tāpat kā Latvijā tiek pārie uz savu igauņu valodu. Līdz ar to ir, protams, diezgan lielas problēmas būtībā. Igaunijā tagad atlaist visus tos skolotājus, Krievu skolu pasniedzēju loku ieskaitot, tad būtu jāatlaiž, oficiāli būtu jāatlaiž ap 600 skolotāji. Esam 600 skolotāji, tomēr tas ir daudz pie pedagogu trūkuma, kas jau tā bija pedagogu trūkuma, tagad tāda atlaist 600 skolotājs nebija ko ņemt. Ko Igauņi dara? Viņi vispirms pagarināja to igauņu valodas prasību uz 1 gadu. Tiem skolotājiem, kuriem ir sākuma zināšanas, kuram ir zināšanas, teiksim, uz A1, jeb uz A2, tie mācās un kas iet kursos, kas mācās igauņu valodu, lai nākamgad viņus varētu, tā teikt, iejūgt jau darbā igauņu valodā, igauņu skolās. Lūk, tas ir viens gājiens, ko izdarīt. Tagad otrs gājiens pieņem skolotājus apmācībā uz 2 gadiem, vairs nevis 4 vai 5, bet uz 2 gadiem. Tos, kas ir saistījuši savu dzīvi kaut kādā veidā ar pedagoģiju, bet ir kaut kur palikuši malā bez iestāju eksāmeniem. Pieņem viņus, un tur nav daudz, cik es dzirdēju, tad ap 200, varbūt mazliet pār 200 cilvēkiem tika uzņemti, bet jau tas kaut kādā veidā dos atslodzi, un varbūt tad nākamgad varēs sākt drošāk. Un kā intervijās te dažs labs no valdības vīriem izsakās, ka mēs esam 35 gadus, tur par 36 būs esam gaidījuši, vai ne? Bet tagad jau gads uz priekšu, gads atpakaļ, kāda tur liela vairs starpības starp to, vai tur gadiņš uz priekšu vai atpakaļ. Lūk, tā ir
Tā ir ar pedagogiem, kas attiec uz bolševizāciju, uz debolševizāciju, tur igauņi skaļi par to nerunā. Protams, pa malām pasmies, tagad arī pirms jūsu atbraukšanas klausījos vienu raidījumu, kur tik izsmieti tie, apsmieti tāds satīrisks raidījums. Būtībā tie ir izvilkumi no grāmatas, kas ir izdota oficiāli, ko cilvēki lasa, kur apsmej tos, kas bija tur pirms tam Karls Vaina, un tad bija Arnolds Rītelis, un varbūt viņus izsmēja, par viņiem smējās. Tas ir tā. Igauniem pirmkārt nav tie kolonisti tik daudz kā Latvijā. Tur jau tā vēl tas. Jā, Lietuvā arī nav. Mēs esam tajā visnelaimīgākajā situācijā, kur mums grūti no. Tāpēc jau es arī gribēju par to drosmes faktoru vairāk, tāpēc, ka vajag upurēt to, lai mums tur neiebruktu Krievi, vajag šito upurēt, ja? Bet reku, jūs tak rīkojāties drosmīgi, jūs tak to nenožēlojat, jo tam jau kaut kādas sekas bija. Tu jau droši vien padomu laikā dzirdēji, ka tāds notika. Tas tak tika slēpts. Ja tas tika noklusēts, kāds to dzirdēja, tad visi par to nedzirdēja. Tad tomēr tā drosmīgai rīcībai ir kaut kāda loma izšķirīgos brīžos. Ka nevar būt tik piesardzīgs visu laiku, kā tagad tas vadošais ir virziens. Lienīt par to drosmi ir jāvērtē citiem, ne jau manu to vērtēt. Es izdarīju savu un ar to ir viss, bet tas, kādas sekas tam bija. Igaunijā, piemēram, tā bija, man ir biedri, kas vēl dzīvi, kas ar mani bija kopā lēģerī, un par tiem saka tā, ja jūsu jūsu ieguldījums nebūtu bijis, tad ļoti iespējams, ka nebūtu bijusi ne tā atmoda, ne tā dziesmotā revolūcija, ne tas Baltijas ceļš, ka tas viss būtu izpalicis, ka lūk, jūs to uzturiet pie dzīvības. Un, ja es esmu viens no tiem, kas arī pie dzīves to uzturēja, ko tad atliek savā dzīves nogalē ar to tikai lepoties. Atliek tikai lepoties.